Halo! Sveiki! Te Jūlija Puke! Tātad šodienas video būs vēl viena Helovīnu sērijas video. Būs tagad, jā. Šis būs, ko darīt Helovīna. Tātad es saprotu, ziniet, daži cilvēki, viņiem vienkārši nav ko darīt, jā. Un tas ir arī kādēļ es šo video uztaisīju. Uz pirmā lieta, manuprāt, ir ļoti svarīga. Ejiet saldumos vai apjokošanā. Šis ir tās ļoti liels ieteikums, lai jūs visi to darītu, bet, ziniet, ja jums nepatīk to darīt, tad man ir vēl vairākas 9 lietas, ko jūs varētu darīt tā vietā. Otrā lieta ir sist sev ar pudeli pa galvu. Manuprāt, šis ir ļoti labs veids, kā pavadīt Helovīnu. Jums vienkārši neapniks, izņemot ar, ka jums apniks. Jums pudele ir pa brīvu pieejama visur, un reāli jūs vienkārši varat sist, un tāpēc tas ir free activity. Trešā lieta ir gulēt ārā. Tātad es saprotu, kā daži cilvēki šo ļoti neatbalsta, bet, manuprāt, ļoti labi ir gulēt ārā, jo ārā gulēt ir labi. Jūs varat vienkārši tur, pavadīt savu visu Helovīnu, vienkārši guļot ārā. Manuprāt, ļoti laba aktivitāte, ko darīt, un ļoti interesanti. Es jums ļoti ieteiktu. Ceturtā lieta ir dzert ūdeni. Manuprāt, šī lieta ir ļoti laba, jo kurš negribētu nevis iet salbudumos vai apjokošanā, bet labāk dzert mājās vienkārši ūdeni. Piektā lieta ir ēst visu. Labi, es saprotu, šīs vairāk strādās tikai man, tāpēc, ka, es parasti ēdu visu, jo man garšo ēst. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi. Un jūs varat vienkārši visu dienu reāli sēdēt mājās un ēst un nedarīt neko. Priekš kam vispār tos Helovīnus. Vai arī jūs varat iziet saldumos un apjokošanu un vienkārši sēdēt mājās, skatīties manus video un vienkārši ēst konfektes reāli. #life goals. Sestā lieta ir skaitīt naudu. Manuprāt, šī ir ļoti laba lieta, ko darīt, jo jums nekad neapniks, jo jūs varat vienkārši skaitīt savas monētas, savas mammas naudas, varbūt kaut ko vēl noķert. Savu tēta naudu, savas māsas naudu, savu brāļu naudu, savu visu pasaules naudas, bet draudzenēm jūs varat paprasīt skaitīt naudu, jo tas taču ir tik interesanti. Manuprāt, arī ļoti laba lieta, ko jūs varētu darīt, ir krāsot lūpas, jo arī čaļi to var darīt. Es pagaidām neuzkrāsoju tik graciāli, kā es parasti everyday make-up rutīnu darīju, bet es arī tā varu izdarīt, tā tad vienkārši paņemam. Tātad es jums mācu vēl vienreiz, ja jūs nesat gadījumā noskatījušies to video, bet ļoti ieteiktu, noliekot arī. Es vienkārši, upsīts, paņemiet un, krāsojiet tā, lai smuki izskatās. Un, manuprāt, ļoti labi izstāsts, un jūs nekad neinoiesiet greizi ar šo lūku. Septītā lieta ir rakstīt. Es zinu, šis jums liksies vienkārši tāds, ko nevarēja kaut ko oriģinālāku izdomāt, kā piemēram lasīt, bet nē. Rakstīt ir vienkārši ļoti forši. Jūs varat rakstīt cilvēkus, kurus jūs ienīstat, cilvēkus, kurus jūs mīlat, savas otras pusītes. Manējā ir tikai viena. Vismaz man ir, atšķirībā no tevis. Tad 8. lieta ir būt labai. Būt man. Ja kas ir also known as. Manuprāt, ir kaut kāda, man ir alerģijas izraisījušās, jo esmu pārāk skaista. Es domāju, ka es uztaisīšu vēl šādu video, kā būt labai. Man. 9. lieta, ko jūs varētu darīt, ir sēdēt uz krēsla. Ļoti labi ideja, ko darīt, pavadīt Helovīnā laiku. Un reāli, priekš kam vispār Helovīns? Priekš kam jums konfekts? Jūs vienkārši varat nopirkt tās konfekts, jūs varat palūgt mammai naudu un vienkārši nopirkt konfekts un vienkārši sēdēt uz krēsla. 10. lieta ir smaržot plastmasas puķes. Un, manuprāt, šis ir ļoti vērtīga lieta, ko darīt. Jo pirmkārt, you never get bored. Jeb jūs nekad nekļūsiet garlaicīgi, un reāli es vienkārši varu visu laiku
smaržot. Tas ir īstenībā viss, ko es gribēju pateikt šajā video. Neaizmirsiet nospiest like, kā arī subscribe. Komentējiet apakšā video idejas, ja man nav ideja. Tā!